Tātad es pajautāju turistiem, kas gāja lejā, teicu, ka vēl 1 stundu it kā jāiet. Tā kā esmu pamests viens pats, kā redzat, man šitais viss jāsasteidz tam līdzīgi, lai redzētu skatu no Pireneju. Kaut kur redzat, tur kaut kur augšā viņi ir, lai redzētu to skatu, kas pavarās no viņiem. Labi, soļoju tālāk. Tā. Redz, ko man atpūtas vieta. Tur kaut kur tā. Redz, ka redzam virsotne. Esmu ļoti tuvu. Bet es esmu nosvīdis kā dūls. Cerams, video kamerā var redzēt, kā man iztek. Normāli. Man vēl mazliet jāpaiet pa tejieni. Tajā būšu klāt. Labi, šī epizode beidzās. Jo es esmu pārāk nogurs, lai parunātu. Tātad es esmu nogājis pāris metrus tikai. Un saulē ir tik karsts. Nu, lejā, kad atslēja mašīnu, bija kādi 32 grādi. Ar visu kondišku. Nezinu, tagad varētu būt kā 40 grādi. Un es jūtu, ka es drīz būšu sasniedzis virsotni. Jo redzēju pirmo lēdiņu, tāpat tās netālu, bet negribēju ietlīstam. Bet es jums varu parādīt, kas te pavarās. Tā līp. Vai mūžs kā duls, ko ar dreb roka arī. Tā, skatāmies. Mēs tur kaut kur bijām tajā pilsētā. Laikam. Nē, kaut kur lejā bijām, labi. Paldies. Yes. Cerams, jūs mani redzat. Es esmu atradis vienu baigi labo peļķīti. Te var labi nomazgāties. Padzert ūdentiņu. Kā dušā vienkārši. Baigi labi sajūta. Tikai labi cepī. Beidzam filmu. Wow. Tā. Es tomēr līdz pašai virsotnei netikšu. Jo man jākāp lūk šeit. Šeit. Šitieni. Kaut kā tā. Un tur augšā. Bet nē, es vairs nevaru. Es esmu izsmelts. Lūk, šis skats man pavarās. Tur ir Francija. Aiz šitā milzeņa ir Spānija. Daudz maz, kad es skatījos kartē, kur mēs esam. Nav jau īpaši labā puse tāda ģeogrāfija. Jā, un piemiešu pie ūdens, kad es iepriekšējā video filmēju sausbrilles savus. Labi, savus ne, bet būs jāiet meklēt. Tāpēc arī, tas ir arī iemesls, kāpēc es tālāk nedošos. Jo es redzu pilnīgi, ka tur ir iet un iet ceļš. Tā, tas ir. Sorry, tautieši. Tiešām sorry. Es biju nācis pēc sniedziņa parādīt, ka te vēl šajos kalnos ir sniegs, bet man tas nav izdevies. Sorry par to. Neko. Vismaz labs kāpiens sanācis un tagad jādodās tur kaut kur pašā lejā. Lai gan es gāju vēl tur pa kaut kādu daiziņu un tam līdzīgi. Protams, kā jūs dzirdat, man nepadodās runāt. Bet man runājumais ir uznācis diezgan labs. Tā, cik mēs te vēl varam filmēt. Diezgan ilgi. Bači arī tur. Tātad es varu pafilmēt kāpienu lejā tagad. Relaksējošo. Visiem jautāju, vai runā angliski. Nē, visu tikai franciski dod vaļā. Redzat, tur kaut kur. Tur augšā man bija jākāpj, bet es to neesmu izdarījis. Bet tagad svarīgākais ir atrast saulesbrilles. Te ir puķītes.
Nu, labi, ka vēl neesmu kādai čūskai uzkāpis virsū, bet nu tagad patīkams vējiņš ir. Gandrīz te var nolikties arī, ja neskatās, kur iet. Tā serpentīni maziņie, kur jāskatās, kur iet. Tā, redzat, tur lejā man bija jāiet. Un tur es kaut kur, es nevaru noturēt. Tur man kaut kur saules brilles. Es pat nevaru noturēt. Sorry. Atvelk atpakaļ. Eleganti. Labi, maz pauzīt. Redz, kur ir mans solītais sniegs. Redz, cik balts. Vējš pūš. Jā, viņš atrodas tur. Es atrodos te. Un es savus saules brilles neatradu. Paņēmu tie divi sīkais ar tēvu, laikam, bet nopizģīja man tās brilles, bet bēsi ārā. Tiešām nevar atstāt normāli. Jā, un arī ir galva tāda, kad vienkārši atstājas zemē. Bet, nu, lūk, skats. Pavarēs no šejienes. Sākam filmēt pēdējo epizodi. Vienā no, manuprāt, skaistākiem skatiem, ko ir vērts redzēt. Lūk. Protams, to kamerā nevar tik labi novērtēt. Redz, ka tur lejā redzat šo te celiņu. Un tur ezeriņš. Tur mēs bijām. Ar trīc roka. Jā, tur mēs bijām, tur lejā. Tik labi izskatās vienkārši. Super. Tur pat vēl redzams sniedziņš. Un šī tā virsotnīte, iespējams. Tā ir ugunsvietiņa bijusi, un es viens pats. Labi, došos tālāk. Jāiet atpakaļ. Tā, uzliksim vēl počkam, un dodamies. Tādi akmeņi te ir. Protams, tas nav diezgan gudri abās rokās turēt kameras, bet, nu, jāiefilmē bišķi ir. Vai redzat, kas man te ir noticis. Labi, ko noticis. Vienkārši redz, ka mēs ejam. Mēs varam aiziet tur lejā. Un redz, ka tas ezeriņš. Viņš ir diezgan zaļš vai zils. Kā kuram izskatās. Un redz, mēs par šito celiņu braucām augšā. Un redz, ka tur es neaizbraucu. Gandrīz, protams. Bet norēģēju. Un tad, braucām par šitiem. Tur mums bija fotosesija šeit. Bet kempers ir pazudis. Mēs varbūt redzēsim mašīnu. Vēl kur pazud ceļš. Jā, mēs redzam mašīnu. Tikai ļoti